Iespēja, nu, godīgi teikšu, patīkam, jā, es īstenībā, tad, kad, man bija tik uzaicināts, un arī, kad šodien nācu, es nācu tādu lielu nezināmo. Es arī vakar daudz ko centos pārdomāt, arī šodien, kas kā varētu tas notikties, jo īstenībā, nu, es tik tiešām es nezinu, kā šeit tas notiksies un tā tālāk, jā, un arī, ko gatavoties, ko negatavoties, nedaudz vakarēji, kā saka, paskaties pie Eiropas Savienību iepriekš, nu, tā, tā darba steigā arī tā tālāk nebija sanācis, varbūt tik sevišķi, jā, un, godīgi teikšu, man patīkams iespējas bija, jo bija iespēja parunāt gan, kā saka, cilvēkiem, gan arī, kā saka, bija zinoši cilvēki, kas zina par Eiropas Savienību, un, saka, uzzināt arī šo to jaunu, un arī iespēja pašam piedalīties, un izteikt arī savas domas. Jūs pirms tam bijāt tā kā pie sevis domājis par to, nu, kas ir tie ieguvumi vai zaudējumi no Latvijas dalības Eiropas Savienībā, kur ir tās problēmas? Godīgi sakot, jā, nedaudz biju domājis, un arī tāpēc arī šodien šo to es arī varēju pateikt, bija jā, arī tas, kas ir, bet vai nu viņš būtu mainījies ekonomiskā situācija, ja arī mēs nebūtu Eiropas Savienībā, to ir grūti pateikt pie šīs ekonomiskās, ko mēs saucam par krīzi, jā, kādā veidā viņi ir un cik viņi ir kā veidojusies, vai mākslīgi vai dabīgi, jā, ir veidota, jā, to arī grūti pateikt, to laiks varbūt tik parādīs, un arī uzzināsim, protams, mūsu bērni tikai to uzzinās, jā. Nu, es šaubām, ka iegums jau ir, noteikti ir, jā, un arī tad, kad es balsu iestojoties, noteikti es nešaubījos, jo arī man izdēja bija bijusi būt ārzemēs un redzēt arī, kā tur dzīvo sēž, Skandināvijas valstīs, tieši tam bija, gan es biju. Gan Dānijā bija 94. gadā, 99. gadā, Somijā mācīties, faktiski abas reizes, jā, bija tā, ka, bija, kā saka, uz ko tiekties arī bija, tas bija arī jāredz, un, tagad domas dalīts, jā, redzot to situāciju, kas kā veidojas, ir, jā, un šaubām mēs daudz ko arī nezinām, tāpēc arī grūti ir, varbūt kaut ko, pateikt tieši, kāpēc tas tā viss notiekās, jā, kāpēc tas te izveidojas, ka mums tik lielās bezdarbs, jā, ir, un kāpēc ražošanas daudz kas tiek slēgts, kāpēc daudz kas tiek samazināts, jā, ir, vai tik tiešām mēs tiekam veidoti uz to, ka mēs tiekam kā zaļa valsts veidot Latviju, jā, kur kādam atbraukt ir atpūsties, un, kas saka, tur arī to mežonīgo dabu, kas saglabājas, ir redzēt, un ražošana attīstām kaut kur citur, jā, un arī, kas saka, speciāli, un arī mūs tie cilvēki tad atbrauc tur, jā, un, no tā mēs jau daudz kā valsts zaudējam, jā. Nodokļos, un arī tāpat demografiskā situācijā, jā. Jo katru gadu arī pirmās klasēs paliek ļoti maz, kas saka, ļoti maz pat ir citās, jā. Cik es te lasīju, bija, ka arī nākošgad varētu būt jau pirmklasnīgi pa 10 000 kaut kur mazāk Latvijā, jā. Mums komīgi tas. Jūs to arī tad pateicāt arī savā grupā, izteicāt šo viedokli, runājāt pie šiem jautājumiem? Nedaudz tos izteicu, jā. Arī es sākumā faktiski vispār mēs jau nebija iestācies, jā, to tāpat drusciņ pārunājam, jā, par šīm te lietām, jā. Un tas arī bija par to rūpniecības attīstību, jā, kas tas būtu arī, kad, bez šaubām arī vajadzīga izglītība, bet arī, kad labi speciālisti arī aizbrauc prom. Un tas jūsu priekšlikums varbūt no jūsu puses vai no jūsu grupas par to, ko tieši mainīt, bija par kādu jomu? Tas bija mainīt arī to, bija, kā saka, lai to ražošanu varētu attīstīties, jā. Varētu to nevienīgi, bet lai labi attīstītos, kā saka, pilnvērtīga un kvalitatīva ražošana, jā, un arī vajadzīgi ļoti labi speciālisti, jā. Tāpēc arī tas bija par to izglītību, jā. Izglītību gan arī no pašiem cilvēkiem, jo daudz iniciatīvu vajadzīgi, jo arī tagad nav noslēpums, ka mums bezdarbnieku ir pietiekoši daudz, bet nav speciālisti viņu vidu, un tā pašā laikā ir jomās, kur faktiski labi speciālistu. Man ir tuvāk enerģētika, es zinu arī par privātu firmām, ir ļoti liels problēmas dabūt. Nav, vienkārši nav viņu. Ir kaut kādi, ir jau kaut kā pabeidzot ar izglītības sistēmu, arī jaunie, kas atnāk, ir zināms, jā. Kaut kāda viņam teoretiskā ir, bet faktiski viņam praktiskās nav viņam pieredzes. Praktiski iemaņi pat nav, kā jāsaka tā ir, jā, viņš nevar to darbu paveikt. Un kāda ir tā kā emocija tagad dienas beigās? Jūs tikko arī diskutējāt ar Alūksnes novada domas deputāti, ko no šīm idejām var īstenot, kādi ir viņas viedokļu vērtējumi. Ar kādām emocijām iesiet prom tagad no diskusijas, ka tie rezultāti kaut kur tiks virzīti? Nē, es domāju, ka noteikti arī tiks, un bez sekām viņi arī nepaliks. Noteikti tiks arī skatīs, es saku arī, cik iespējams arī viņu ir tas
Jo tur arī, lai to pašu ražošanu attīstītu, bez šaubām nav noslēpums, ka ir vajadzīgs jau pieprasījums tirgus. Tad var jau ražot visu, kā padomu laikos, jo visiem bija darbs, visi saņēma algas, bet tā produkcija stāvēja. Bija arī, bez šaubām arī bija kvalitatīva, bet viena daļa arī bija tāda, ka sanītāji stāvēja noliktavās, bija un faktiski nekā nevajadzīga. Tagad jau bez šaubām tirgus apstākļos tā jau jābūt ir, ko viņi realizēs. Pirms jau jābūt vispār jau skaidrs, pirms tu kaut ko uzsāc jau, kur es viņu likšu to. Es arī kaut ko gribēšu sākt, vai viņu vispār kādam vajadzēs. Var jau kaut ko sākt taisīt, var un ko skaistu un pavisam, bet viens viņu nepirks, tad arī to arī nebūs. Tāpēc arī, es domāju, tas nav tik vienkārši. Un tirgus noteikti ir pārpildīts, un tāpēc arī iekļūt kaut ko ir ļoti, tas ir. Vienīgais par domu varbūt, kāda filēlija atļausies, kāda ārzemju firmas drīzāk ir, kaut kur ir to pašu vai sociālajā bet, ja izdodās tiem īpašniekam, kam tas pieder, kaut ko ieveidot, jo kādreiz bija ļoti labas tradīcijas, tur bija ļoti laba mašīna apstrāde, bija ļoti labs pats rokas instruments ražoja, viņi bija, un es domāju, nebija sliktāk par Knipex firmas un tā tālāk bija. Ja tikai un kolēģi bija enerģētiķi brauca pasūtīt dažādas viņiem, un ja ražoja, un teica ļoti labās atsauksmes, nezinu,